Sveiki, sportisti! Šajā video es parādīšu, kā izveidot savu profilu Training Peaks platformā. Šis profils būs tev nepieciešams, lai veiksmīgi veiktu treniņus. Tātad, pirmais zem šī video, tu atradīsi dokumentu, kurā ir saite ielūgums uz Training Peaks platformu. Tātad, nokopējam šo saiti un ejam uz internetu pārlūku programmu. Jā, iekopējam šeit un jums atverās uzreiz ielūgums Training Peakā, ienākt Training Peakā. Ir divi varianti. Ja jums jau ir konts, tad jūs ielogojaties ar savu vārdu un paroli. Ja nav, tad veidojam jaunu. Tātad mūsu gadījumā mēs veidojam jaunu. Mēs taisam šeit. Tā jums atverās ziņas par sevi, kas jāizpilda. Nu, tātad mēs pildam tests, pieņemsim. Jā, jūs rakstat savu vārdu, uzvārdu. Tādēļ man jau ir izveidots, tāpēc es tagad rakstu. Tā, izvēlamies savu sporta veidu, ja triatlons, duatlons, nu, šajā gadījumā mēs izvēlamies skriešanu, vīrietis vai sieviete, jā, te izvēlamies savu lietotāju vārdu. Tātad tas vārds, kas jums būs jāievada, ka jūs ienāksiet savā profilā. Jā, nu, tātad tests 1 un parole tur 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Tā, ievadam dzimšanas datumu, pieņemsim 2000, visu apstiprinam un hopā, jums izveidojās konts. Reku, te stūrītī būs jūsu vārds. Un tagad programma prasa, vai jūs gribat pievienoties trenerim Gintam Trēziņam. Jūs sakat, jā, akceptēju, pievienojamies Gintam Trēziņam. Nākamais, jūs ejat te pie savu vārda, lunch up, un jums esat savā profilā. Īsumā par šo profilu. Te ir sākuma lapa, te ir kalendārs, kurā jūs redzēsiet treniņus un varēsiet veikt treniņus. Šeit ir parādīsies analīze par jūsu treniņiem, ko jūs varat apskatīt. Un šeit ir ATP, kas ir Annual Training Plan, kur jūs varēsiet, ja gribēsiet paši veidot savu treniņu plānu. Tā, atgriežamies apakaļ pie tā, kas vēl jums ir jāpadara tātad, veidojot savu profilu. Tātad, jūs nospiežat savu vārdu, izvēlaties settings, un te ir dati, kas vēl jāizpilda par jums. Tātad, pārliecinieties savus vārds, e-pasts, tātad skrējējs, vīrietis, sieviete. Ielieciet arī savu bildi, lai ir interesantāk. Te var nomainīt savu paroli. Ierakstiet adresi, no kurienes jūs esat, valsti noteikti ierakstiet, nu, telefonu var nerakstīt, jā, bet kas ir svarīgi? Svarīgākais, kas jums ir jāieraksta, šeit jūs ierakstiet metriku, jo viņš automātiski jums liek imperiāli, jā, te vajag ielikt metriku, un Fahrenheitos Celsijus vajag ielikt, un miles per hour vajag nomainīt kilometrus per hour. Ja jūs to neizdarīsiet, tad jums visi treniņi rādīsies mailēs. Ja? Un mēs to negribam, mums Eiropā vieglāk rēķināt kilometros, tāpēc šo te vajag samainīt. Ja? Tad tālāk ir vēl visādas lietas, kuras patreiz nav tik aktuāls, tad, ja jūs vairāk strādāsiet, tad prasiet, izstāstīšu, varēs pamainīt, te viņš prasa uzvārdu uzreiz.
jā, tests pieņemsim. Jā. Tas arī viss šim video. Veidojam savu profilu un tiekamies treniņos. Atā!